Stila SHA 56. Instruments 3 vienā. Pūšam lapas, varam arī iesūkt lapas un vēl sasmalcināt. Ar šādu instrumentu vieglāk būtu, ja mēs sapūšam lapas vienā vietā, jo ar tādu šauru sprauslu tas varētu aizņemt ilgāku laiku. Tad, kad esam tās lapas sapūtuši vienā vietā, mēs viņas iesūcam iekšā un smalcinam. Pūtējs ir viegls, tāpēc ar to ir viegli manevrēt. Arī sprauslas daļu ir iespējams pagarināt, saīsināt, atkarīgs no tā, kāds darbiņš jāpadara. Nu, lūk, tad šādi darbojās pūšanas process. Lai mēs sāktu sūkt iekšā un smalcināt lapas, viss notiek gan arī kā konstruktorā diezgan interesanti, ja, bet visu var nomainīt bez instrumentiem, kas atvieglo šo tātad procesu. Ko es daru? Es noņemu nost pūtēja sprauslu. Un tad man šajā procesā vieglāk ir pa priekšu uzlikt sūkšanas sprauslu un pēc tam vienot klāt maisu. Nu, lūk, kā teicu, bez instrumentiem viegli attaisam vaļā. Šeit reku iekšā jūs varat redzēt, ir tie nazīši, ar kuriem tad lapas tiek sasmalcināts. Viņas netiek gluži mulčētas, bet diezgan mazos gabaliņos sagraizītas. Tā, tad mēs liekam virsū sūkšanas sprauslu, kas arī nav sarežģīti ielikt, galvenais ir pareizo galu pa priekšu. Tad mēs uzliekam lapu vācēja maisu. Pēdējā darbība, mēs pagriežam rokturi 180 grādiem, lai mainītu instrumenta funkciju no pūtēja uz sūcēju. Lūk, lapas ir daļēji sasmalcināts, un tas ir dārza zelts, tāpēc vai nu vedam uz kompostu, kur viņas sadalīsies, dēļ tā, ka ir sasmalcināts ātrāk. Varam likt arī uz dobēm, kas ir dabīgais mēslojums, komposts dobēm. Rudenī arī aktuālais darbiņš ir ziemas ķiploku stādīšana, un pēc pieredzes saku, ja liekam virsū uz ķiploku vagām lapas, daļēji sasmalcināts vai vienkārši sagrābtas, sapūstas, tas aizkavēs nezāļu augšanu pavasarī un uzlabos augsnes struktūru. Vairāk informācija par pūtēju SHA 56 ģineles.lv.